Savukārt, ja klients tev ieskaita naudu nepamatojoties uz priekšatmaksas rēķinu, vienkārši kā maksājumu, tad maksājumu reģistrā ar plusiņu jaunu ierakstu norāda to, kurš klients tev naudu ir iemaksājis, kurā samaksas veidā un izvēlējies darījumu veidu priekšatmaksa. Tad šādai rindiņai tu nenorādīsi dokumentu, jo tā ir vienkārši saņemta nauda, kur attiecīgi tad norādi saņemto bankas summu, un pēc lauka summas aizpildīšanas un pamešanas sistēma izrēķinās, kāds ir provizoriskais PVN, kas būtu jāmaksā valsts budžetā no saņemtās naudas. Attiecīgi, ja tomēr uzskati, ka PVN šim konkrētajam darījumam nav attiecināms, tad attiecīgi grāmatojuma sadaļā izņem nodokļu kodu. Vai attiecīgi, ja klients maksā priekšatmaksu nepamatojoties uz priekšatmaksas rēķina, bet tu zini, ka tā ir apliekama ar 5% PVN likmi vai kādu citu, tad attiecīgi PVN šeit nomaini. Noklusētā PVN likme maksājuma uzdevumā par priekšatmaksām atnāk no galvenajiem iestatījumiem, realizācijas kontējuma parametriem, priekšatmaksas nodokļu kodu grupas. Pēc atbilstošā PVN ievadīšanas ieliec ķeksīti grāmatot un attiecīgi saglabā. Ar 3 punkta atvērta grāmatojumu var redzēt saņemtās naudas un izceltā, ja aprēķinātā PVN izgrāmatošanos.